garāža. Kā ieejot baznīcā, pēkšņi tevī ieplūst miers. Te var attīrīt prātu un ļauties jaunām idejām un fantāzijām. Laiks šeit griežas savādāk, it kā kāds to būtu mainījis. Katrs nākamais brauciens atšķirs no iepriekšējo. Tā ir atkarība. Atkarība no adrenalīna, uztraukuma, bailēm. Atkarība no piedzīvojuma un sāc sajūtas, kas rodas vēlāk, kad viss ir beidzies. Bet šis ir tikai sākums. Šodien Auduro motosarunas studijā ir Ēriks Graudiņš no Taka Adventure. Runāsim par motoceļojumiem, kas nav tikai aizbraucu un atbraucu, bet reāli piedzīvojumi ar lielākiem un mazākiem močiem. Par Trans-Eiro Trail Balkānos un par Maroku, kur moči tiek vēsti pāri Eiropai un tālāk uz Āfriku ar prāmi, un par solo braucienu apkārt Latvijai. Runāsim arī par to, kas patiesībā notiek šādos braucienos. Kļūdām, riskiem un lietām, ko vērts ņemt vērā pirms dodies ceļot. Mani sauc Rihards, un šīs ir Auduro moto sarunas. Ērik, man prieks tev redzēt Rīgā pie mums ofisā. Jā. Es visiem parasti iesāku raidījumu vienādi. Vienkārši ļauju tiem mūsu cilvēkiem iepazīstināt uzreiz ar sevi. Un es uzdodu jautājumu, kas tu esi, Ērik? Mans vārds ir Ēriks Graudiņš. Esmu no Limbažiem un braucu ar motociklu jau vairākus gadus un taisu kontentu priekš pārējiem cilvēkiem. Super. Man liekas, ka cilvēki ir īstenībā tevi redzējuši ne tikai sociālos tīklos, bet arī televīzijā jau. Tev ir daudz ceļojumu jau ir aiz muguras. Tu esi ceļojis gan vienatnē, gan arī ar draugiem esi ceļojis, jā, tuvāk un tālāk, un tev ir kaut kāda savu pieredzi bagāžu sakrājusies. Un šajā raidījumā noteikti paķidāšu tad šo bagāžu, tā teikt. Kaut kas bišķiņi ir, jā sakrājies. lai var padalīties. Un ne tikai šajā raidījumā, bet tu būsi arī pie mums sezonas atklāšanā. Jā. Un tur tu padalīsies arī. Tur es padalīšos ar saviem stāstiem. Jā, tur būs ne tikai stāsti, bet arī būs iespēja tiem cilvēkiem, kas vēl izvēlās varbūt močus arī saviem ceļojumiem, saprast, kas labāk dara, lielāks mocs vai mazāks mocs, jo tu esi braucis ar abiem močiem, pareizi? Tieši tā, es palīdzēšu saprast, kā tad īsti izvēlēties, lielāku vai mazāku. Bet pirms mēs ķeramies klāt visiem šiem stāstiem, tev arī sēdz jau ir virsū džersijs, tur ir dažādi logo, un pats lielākais logo Taka Adventure. Pastāsti īsumā, kas ir Taka Adventure? Taka Adventure, tas ir tā kā mūsu logocīts, kā saka, komūnai, kas brauc ar motocikliem. Sākumā gan viņš bija saucās Enduro Taka Limbaž, bet tad laikam ejot, es sapratu, ka tas nebūs īstais nosaukums, jo tā auditorija paliek arvien lielāka un arī ne latviskā auditorija, tā kā vairāk ejam jau ārpus Latvijas robežām, tad izvēlējāmies, ka tas būs Taka Adventure. Vēl ar tādu nozīmi, ka iespējams, ka dažreiz tie var būt ne tikai motocikli, bet arī kaut kādi citi piedzīvojumi. Kā angliski būtu? Takas piedzīvojumi. Nebūtu angliski take. Tas bija vairāk domāts, ka to var, ja tā saka, taka, kas iet caur mežu, vai trails, vai tā kā tu, tā kā es. Nu, tā tas arī, jā. Tā vārda spēle tur tāds. Vārda spēle, tieši tā. Super, un tad Taka Adventure, tas esi tikai tu, tas esi vēl cilvēki, kas tur ir? Principā tie esam mēs trietā, ar ko mēs braucam bieži vien kopā. Tas ir Gatis Krūmiņš arī no Limbažiem un Aivis Putniņš, ar ko es pēdējos braucienus bija gan Marokā, gan Serbijā, un jā, esam trietā. Tad tie kompaņāni, ar kuriem devies piedzīvojumos, jā? Jā, tieši tā, tajos tālākajos piedzīvojumos. Bet pa Latviju dažreiz sanāk izbraukt arī bišķiņ lielākā pulkā. Un kāds ir Takas Adventure mēķis? Ceļojumi trietā vai kāda vīzija? Principā aizbraukt pārsvarā tur, kur neesam bijuši vēl nekad, iebraukt kaut kādos dziļākos laukos, kur ar mašīnu varbūt tās nevar piebraukt, un tie piedzīvojumi būtu mazliet ekstrēmāk nekā parasti. Jā.
Tad vēl kaut kas tiem piedzīvojumiem, jā? Vēl kas tiem piedzīvojumiem, jā, un vairāk tā kā ārpus Latvijas gribās tos robežas ieraudzīt, cik viņas ir lielas un kādi cilvēki dzīvo otra puses mūsu robežām. Jā. Tu esi tas dulākais viss no trijotnes? Nu, laikam jau tā sanāk. Tu parasti viņus ievelc ētajās? Nu jā, braucienu laikā arī. Tad braucam, nē, nebraucam. Braucam. Demokrātija kaut kādai ir jābūt, jā, bet ja Eriks saka, vajag piedzīvojums, tad maucam. Tieši tā, maucam, un tad jau skatāmies, kas tad sanāks, jā. Super. Un parunāsim par tevi, kā tu nonāci varbūt līdz adventure močiem, varbūt kā tev ir vispār tā moču vēsture, zin kā, varbūt izžiņi, zin kā deltiņas, vai kur ir sākums? Jā, nē, nu labi, ja tā pats pirmais, ja to var saukt pa mocu, tā bija deltiņa, jā. Ok. Ar bremzēm, bez bremzēm? gan tā, tad tur bija arī izpūtēji, bez izpūtēji, un visādi varianti bija. Pārkrāsošanas gāja tur visādas. Bet, nu jā, ilgi neizturēja. Tad kaut kāds laiks pagāja, neviens cits motocikls vai pļērdaks, kā saka, man nebija, bet nonācu līdz šosēniekam. Tad sākās tas dullais vecums, man liekas, kaut kādi 19, 20 gadi bija. Tad parādījās tās saucamās žiletes. Jā, man bija tāds Yamaha R6 nopirku. Un ar to, bet nebija nekādas kompānijas. Parasti vienatnē sanāca braukt, un tad tie braucieni arī bija tādi diezgan reti. Vairāk viņš stāvēja kaut kur garāžā, nekā kaut kur nācās izbraukt. Un nākamais mocis jau man bija čopers. Iekrita tāds labs dīls rokās, ka tas mocīts par tādām labām cenām bija. Gribējās arī kaut ko varbūt pamainīt, un tad pārgāju uz čoperi. Ar to pabrauc arī sākumā vienatnē, un tad jau kaut kādiem draugiem sāka parādīties moči. Tur Gatim kaut kāds jau vairāk jau uz enduro, kaut kāda aprīlī, un tāds mocīts, un vēl kaut kādiem draugiem, un tad es ar to čoperi braucu arī pa tiem pašiem laukiem, zemes ceļiem un visādiem dubļiem, bet arī ilgi nepavilka. Saplīst, nesaplīst, bet nācās notirgot. Un tad jau nopirku KTM 950 Adventure. Jā. Tas jau kārtīgs laiciens uzreiz adventurā iekšā, jā? Jā, tad arī, jo man čomam bija, protams, arī 990, un tad nevarēja atpalikt, tad bija jāpērk arī kaut kas, un paņēma to, jā, karburātornieku. Bet sanāca mazliet, latviski sakot, iebersties. Motors bišķīt. Vajadzēja tikt mājās, jā? Iet viņš gāja, bet saprat, ka tur tas motors ilgi vairs neizturēs. Un bija jājauc ārā, un tad, kad izjauc jau motoru, tad saprat, ka ko tev vairs tur jātais viss pārējais. Starp citu, manā YouTube'ā var redzēt, kā es to mocu tur izjauc pilnībā un saliek atpakaļ, un kāds viņš izskatās. Jā. Un, jā, arī to pēc tam nācās pārdot, jo ceļojumos sapratu, kad kā tikt mājās vairs negribās skrūvēt. Un tad arī ar to pašu draugu mēs pārgājām uz Teneri T7 23. gadā. Jā, nomainīja 23. gadā. Un tad arī Aivs nopirka arī Teneri. Mums bija 3 Teneris. Jā, ar tām paceļojām. Pagāja 2 gadi, un tagad man ir vieglāks mocis Honda CRF 300L. Bet tas stāsts pilnīgi tā kā pretēji. Tu nonāci līdz tām iesācēju mocītīm galā, ne? Beigās. Jā, tā kā viss ir otrādi. Bet man liekas, tas ir diezgan forši, jo smagais mocis, es tā kā zinu, kā viņš uzvedās, un sāka grūtāk, un pēc tam tu pārēji tā kā uz vieglāk. Tā, jā, un starp citu arī visi 3 nopirkām, pārdevām tās Teneris un nopirkām arī 3 Hondas vienlaicīgi, aizbraucām uz salonu un saņēmām savus. Bet tas tavā iespējā, vai? Nē, mēs tur ilgi meklējām. Tā kā Gatis laikam vairāk bija tas iniciators šim mocim. Un tad pārējie pavilkās līdzi. Jā. Bet tā cīņa līdz tam mocim bija ilgi. Tur izskatīt dažādas versijas, jo gribējās beidzot nopirkt tādu moci, kas, lai nav pēc 2 gadiem varbūt jāmaina. Tā kā. Bet, man liekas, šitais būs īstais. Ok, skaidrs. Bet runājot tad par šo virzīšanās uz šiem močiem, kurā brīdī tu varbūt saprat, kad šis taka adventure, vai šis būs kaut kas vairāk, varbūt nekā tikai mēs džeki pabraukājamies?
Man liekas, tas jau bija tad, kad es uztaisīju to video par to KTM. Starp citu, tas man bija laikam pirmais video, ko es ieliku YouTube. Viņš uzreiz arī sasniedz kaut kādu 54,000 skatījumu. Pirmais vidiks, jā. Un pēc tam es sapratu, ka cilvēkiem... Tas bija tieši par to remontēšanu, jā? Tur daudz cilvēku meklēja tādas video. KTM. Laikam, jā. Es nezinu, kā tas algoritms tur strādāja, bet panesās. Tad bija visādi komentāri, protams, es uz viņiem nezināju, ka jāatbild un ka vajag atbildēt. Tas tur baigi neiespringa, jā. Un tad visus tos braucienus sākām filmēt un sapratu, kad laikam šitais būs. Ok, skaidrs. Tātad moto evolūcija uz to, kas ir piemērotākais ceļojumiem, bet ceļojumiem uz kurienu? Pastāst īsumā, kuri tie lielākie ceļojumi ir bijuši, uz kurām valstīm esat bijuši? Sākām ar pirmo, ar KTM. Mēs bijām Rumānijā pa Trans-Euro-Trail takām, bet tur mums īsti nesanāca varbūt tas tec, tā kā mēs apvienojām ar Pearl Jam koncertu to braucienu. Tas bija tāds, kas mums baigi patika, visiem tā grupa. To mēs apvienojām un arī, jā, tur gribējās to Transilvānijas pili, tur varbūt tās apskatīt. Tas bija tāds pirmais brauciens vispār saprast, kā tas ir braukt kaut kur tālāk aiz robežām pa Latviju. Un nebija jau tā, ka mēs tos močus sūtījām. Mēs kā no Latvijā uz viņiem uzkāpām, tā mēs līdz Rumānijai arī aizbraucām un arī atpakaļ. Un, jā, kāds bija jautājums? Tas bija Rumānija, vēl kāda lielā ceļojuma? Jā, tas bija vienīgais ar KTM, tad es KTM notirgoju, un tad nākamais bija ar Gati divatā, mēs ar Tenerēm aizbraucām uz Bosniju, arī savā gaitā. No Latvijas līdz Bosnijai. Arī pa Trans-Euro-Trail izbraucām visu gandrīz, man liekas. Pašas Latvijas pat tēt jau? Nē, tec bija tikai pa Bosniju. Jo tas ceļš līdz turienai sanāca, man liekas, kaut kāds 3 dienas un 3 apakaļ. Tā jau ir nedēļa, principā, un tad kaut kādas 5 vai 6 dienas sanāca pa to Bosniju braukt. Tas arī viss ir manā kanālā uzfilmēts, jā. Ok. Un kas nedēļa tad? Tad nākamais bija arī ar Teneri. Tur mēs bijām trietā. Bija arī Aigars Bērziņš, tam bija KTM mazais 390. Adventures, un mums bija 2 Teners. Un tur bija tā, ka mēs arī uz Serbiju aizbraucām savā gaitā, bet mēs iebraucām, ja zini, ka tad tas bija pagaidu, kurš gads? Aizpagājuši gads, jā, tad bija tie plūdi. Gan Polijā, gan Čehijā, principā viss tā Eiropa bija aplūdus tur. Un tad mēs trāpījām diezgan labās Lietavās, un viens džeks pateica, ka viņš vairs neturpinās ceļu, viņš aizbrauc mājās, un mēs 2 ar Aivu palikām divatā, jā, un tad tur arī sanāca diezgan iespringt. Slapjākais brauciens, jā? Viens no slapjākajiem, jā, un tieši pa tiem dubļiem ar tiem lielajiem močiem tur, jā. Tas bija diezgan izaicinoši, jā. Un tad, kas ir tagad noslēdzošie? Noslēdzošais bija Maroka. Tad mēs tos Tenerītes pārdevām un šitajā gadā, ne šitajā, bet 25. gadā jau iekrāmējām močus fūrē, aizsūtījām līdz Spānijai un paši aizlidojām ar lidmašīnu un Spānijā savācām mocīšu un devāmies līdz ar prāmu uz Maroku. Un tev vēl pašam savs ceļojums ir vēl? Apkārt Latvijā. Jā, tas vēl bija jūlijā pa vidam, jā, solo brauciens. Super. Tad pieredze ir katrā valstī ar saviem močiem, gandrīz, jā? Jā, tā varētu teikt. Un no lielākiem, smagākiem močiem uz vieglākajiem močiem un tālāko laikam arī tad gala mērķiem. Tad parunāsim varbūt tad par katru valstu un katru to pieredzi. Tad pirmais Rumānija, jā? Rumānija, jā. Rumānija, tad bija Bosnija, Serbija un Maroka. Jā. Un tur jūs braucāt KTM, apvienojat ar foršu, apmeklējat arī koncertu pie reizes un arī visus šos turistīgos punktus, tā varētu teikt. Baigi turistīgos nē, bet vairāk jau man liekas sākās ar to, ka man tas kā tik mājās tur bišķiņi niķojās un tad sanāca meklēt kaut kādas rezervas daļas un variantus, kā mēs viņu tur labosim, jo man saplīs sulknis. Nākamais bija amortizācija, un tad nācās visādas lēmumus pieņemt. Tas teica, tur vairāk bija tāds kaut kur. Kā tur ir tas teica?
Teicis diezgan labs, vienīgi jāuzmanās no tiem lāčiem, ja tā teltīm kaut kur paliec. Sanāca redzēja kādu lāci arī? Jā, tajā Transpagaršana, kur brauc lejā, bet tur viņi, man liekas, standartā jau gaida, ka tu tur metīs kādu batoniņu vai ābolīti. Okay. Rumānija un Tets un vēl lielais mocis savienojams? Tik, cik mums sanāca izbraukt, es teiktu, ka jā, bet tajā brīdī tā pieredze nebija varbūt tās tik liela. Viss tas apjoms, tie kalnu stāvumi, varbūt kaut kādi tie akmeņi, kas bija, varbūt tajā brīdī likās lieli, tagad varbūt jau viņi izskatītos diezgan mazi. Atkarīgs no pieredzes, jā, tā grūti pateikt. Bet es teiktu, ka ir lielais mocis noteikti ir apvienojams, jā. Un arī viss ir atkarīgs laikapstākļi kādi. Nu, noteikti ērtāk braukšana uz turieni, jūs braucat ar močiem. Ja savā gaitā noteikti, jā, no lielo moci. No mazo, tad vienīgais pa kaut kādiem mazākiem ceļiem, bet tad tev vajadzīgs būt varbūt vēl papildus dienas. Tieši tā. Labi, tad lieliem KTM-iem, kas ir varbūt vēl tādiem cilvēkiem, kas apsvērtu braukt ar lielākiem močiem uz Rumāniju un arī kaut kādu tētu? Kā tur ir to pieredzi? Tad vajadzīgi viņiem, nav vajadzīgi tā pieredze? Kā tur tie ceļi ir un ko viņi tur var sagaidīt? Ceļus īstenībā tur var diezgan atrast arī, ja tu brauc pa tetu. Jāsako līdz kartē ir. Tev liekas, ka tas posms, tev būs nepiemērots vai pa grūti. Tu var arī viņu kaut kur izskipt, izlaist, jā. Var apbraukt apkārt. Pieredze, viss jau ir, man liekas, galvā. Ja tu esi drošs, ka tu vari tur izbraukt, tad tu vari izbraukt. Vismaz viens grupā ir, jā. Jā, un arī tev jābūt ir par to tehnisko pārliecinātam. Ka tehnika nenokausies kaut kur, vai ne? Tieši tā. Un tas ir tas laiks, kad ir tie plūdi, jā? Vai tas bija pēc tam? Nē, tas bija Serbijā. Tas bija Serbijā, jā. Tad ar KTM mums vēl nav plūdi. Mēs ceļojam Rumāniju. Ir kaut kāda varbūt atziņa tieši no Rumānijas, kas noderē tiem, kas vēlas braukt uz tetu. Jo es dzirdēju, ka tagad tur viņus klapē ciet, tā kā nelegāli sāk palikt. Kā tur ir? Kaut ko es dzirdējis? Tas jau bija kaut kāds pāris gadus atpakaļ, kad mēs bijām. Tur pagaidām nekas tāds nebija, bet vienīgais, kas liecināja diezgan daudz, kur bija tets, tur bija jau šosejas sāktas jau tā kā būvēt. Varēja redzēt, ka vai tikko uzliec asfalts svaigi, vai jau tā esi to ceļu. Kas, turistiem vairāk tur paredzēts tādiem, kas ar mašīnām grib ceļot. Okay. Bet par tādiem ceļu slēgšanām vai kāds, kas mums aizrādītu, kaut ko, kur drīkst, kur nē, nekas tāds nebija. Kas tur interesantākais likās tajā teta varbūt posmos Rumānijā? Man vairāk patīk tā daba, kas ir, un ka tie cilvēki, kas tur ar tiem zirgu pajūgiem tur brauc, tur satiek, tad visas tās viensētas, kur tu brauc, it kā apkārt nekā nav neviens veikals, tad tev liek aizdomāties par to, kā viņi tur dzīvo, jo uz veikalu viņi visticamāk nevar aizbraukt, kur tur tantīte ar onkulīti tur dzīvo kaut kādā mājā, visticamāk tad viņi audzēja pašu to labību, jā. Un varēja redzēt arī, ka tur visur ir sētas riņķī, jo tur lāči diezgan daudz. Cik es sapratu, tur tā populācija ir kaut kādi, es nezinu, tur bez mazai tikpat daudz, cik tur cilvēki, jā. Pārspīlējot, bet jā. Okay. Un kā tur ir tiem kalniem? Stāvi tur tie kāpumi, vai kā tur ir tiem močiem? Kāpumi diezgan stāvi dažviet, bet izbraucam. Nekas tāds super stāvs nebija, jā. Vēl kas tur tāds cilvēki draudzīgi, var uzprasīt naktsmājas arī kaut kādā sētā. Mums tur cita kaut kāds zvejnieks, ne zvejnieks, bet kas nodarbojās ar zivju audzēšanu, ielaida savā sētā. Tad tur paēdām zivis. Viņam bija arī kaut kāds aliņš, tur varēja iedzert, un viss notikās. Neieties labākās iespējas, ko vajadzētu apskatīt? Īsti tā kā nesanāca. Tur bija arī viņam kaut kādi draugi sabraukuši. Tās sarunas tur nebija tik, jā. Skaidrs. Baļuks, principā. Jā, viens liels baļuks, jā. Ok, labi, Rumānija esam izceļojuši, tālāk mēs Serbiju braucam jau ar Tener 7. Ar Tener 7, jā. Jā, jūs visi divi un viens KTM. Pirms tam vēl bija Bosnija. Bosnija vēl pirms tam bija, jā. Tur mēs bijām divatā arī ar Teneriem. Pastāst par Bosniju tad īsumā, ko tur tetā var sagaidīt. Tets bija,
bez nekādiem baigi superlieliem stāvumiem, bet diezgan kalnains, dažviet arī akmeņains. Apskatīties, kas tur bija, tur varēja. Mums sanāca tajā ceļa mērķī viens baigi superīgais objekts, kas bija, es tagad nevaru atcerēties, tam ciematiņam nosaukumu. Bija ciemats, kā bija? Kas tur bija ciematā tāds? Principā tas bija augstākais ciemats valstī, kas bija šitas būs jāizgriež, man jāpadomā. Mēs ieliksim bez tam. Jā. Kas man tur bija? Sanāca tā, ka uz to ciematu varēja aizbraukt gan pa vienu pusi, gan pa otru pusi, bet to mēs sākumā nezinājām. Principā mēs tur brutāli laidām pa kaut kādiem akmeņiem, pa tādiem ceļiem. Es to nosaukumu atcerēšos tam ciematam. Braucam, beigās tur elpa cieta, nonākuši tajā ciematā. Un tur bija reāli tā, ka tas ciems bija no pagājušā gadsimta vienīgais ciems, kas tur bija palicis tāds. Bet to informāciju es tev vēlāk pateikšu. Tātad aizbraucis uz ciematu, viņš bija augstākais ciems tajā Bosnijā, kalnos, kas ir. Tas ciems bija, tagad atceros, tas ciems bija vienīgais, kas pārdzīvoja to karu, kuru, kā zināms, Bosnijā bija karš, ja, un tas ciems bija tas, kurā karš nenotika, un cilvēki tur vienkārši varēja mierīgi čilā dzīvot, un tur viss bija tur vēsture saglabājusies. Tur vēsture saglabājušies, viss tās mājas, viss tur ir. Un iebraucām tajā ciematā, un dabūjām meklēt naktsmājas, jo apakaļ braukt vairs nebija nekādas jaudas, nekas, un tad mūs viena vietējā kundze ielaida savā mājā, uztaisīja vakariņas, pacienāja ar aliņu, izrādās tur kaut kur jau bija turistiem kaut kāds mazs veikaliņš paredzēts ar iespēju paēst. Bet, kas atvarās tad, kad turisti ierodās, ja? Jā. Un labākais, kad ziemā tas ciems ir pilnīgi slēgts, jo tajos kalnos tur nekādā veidā nevar tikt, un tur paliek tie iedzīvotāji, kas ir tie izturīgākie. Jā. Un pārējie tad iet kaut kur pa pilsētām. Okay. Kāpēc tieši izvēlēties Bosniju? Gribējās arī tos kalnus vairāk redzēt, un tas bija tas tuvākais, kur varēja aizbraukt ar motociklu no Latvijas, jo tajā brīdī mēs nedomājām sūtīt viņus ar kaut kādiem transportiem vai likt piekabēs. Kartē kaut kā skatījāmies, un tā Bosnija iekrita acīs, jo tur tie 90. bija tādi populāri, ja tu jau dzīvo 2005. Tad tur bija atpakaļ 90. Un tā arī bija sākumā iebrauc veikalā, tur viss tur cīgas mutē, kūrī, un tur belešu sēdā. Tāda interesanta tā valsts, jā. Un kas tur tetā ir? Augstienes vairāk? Vairāk, tādi akmeņaini kalni, arī ar dažādiem slīpumiem. Virsotnes sanāca tieši izbraukt kaut kādas kalnu pašu virsotnes. Gan meži, gan klājumi. Trāpījām diezgan sausā laikā. Nevarēja sūdzēties pa kaut kādiem dubļiem. Pašā lejā kaut kā dublīši bija, bet tas tur viss izbraucams likās. Un kā tagad bija ar Teneri braukt? Ar Teneri bija diezgan patīkami. Nebija jādomā vairs, vai kaut kas saplīsīs vai nesaplīsīs. Varēja mierīgi baudīt braucienu. Nebija klasiskā problēma ar Teneri, kad tur tas smaguma centrs augstāks ir un tagad tajās kalnājos? Es kaut kā baigi nejūtu to. Jā, es varēju diezgan labi turējos uz tā ceļa. Tad ar Teneri pa Bosniju var ceļot? Mierīgi, jā. Es pat ieteiktu, jā. Okay. Kas ir varbūt kaut kāds moments tajā Bosnijā interesantākais vai piedzīvojums, ko tu gribētu padalīties? Interesantākais, ko mums uz robežas pateica, es nezinu, vai tas ir tagad arī vai nē, mums pateica, ka tu nedrīksti, ka tev ir obligāti jābūt rezervētām kaut kādām viesnīcām. Jā. Ja tu iebrauc un tev policija tā kā apturēs, tad robežā mums pateica, ka tev ir jābūt ne papīram, bet kaut kādam tam bookingam, varbūt pierādījumam. Tas, lai tu dabā tā kā nenakšņot, vai kāpēc? Es tā sapratu, bet no tās valodas īsti nevarēju saprast, jo viņi tur angliski īsti tur nemāca izstāstīt, bet es pieļauju, ka tā bija tā doma, ka tur daudz vēl tajos mežos ir tās mīnas palikušas. Un ka tu tas ir bīstami, jo tu var kaut kur arī uzgrābties.
Varbūt no tāda viedokļa, jā, bet pārējais tā kā. Labi. Tad pēc Bosnijas jums ir Serbija. Tas ir vienā gadā vai jau cik tur? Katru gadu mēs Katru gadu, braucienu. Okay, viens lielāks brauciens katru gadu. Tad nākamais ir uz Serbiju. Un kāpēc tad šoreiz Serbija? Vai tas gāja jau kā ķēdītē? Tas jau gāja, man liekas, jau kā ķēdītē. Tur īsti pat nebija kaut kādā ideja, kāpēc, bet vienkārši ir tas. Ir jābrauc un viss. Un tad arī no Latvijas. Arī sākumā domājām, brauksim sūtīsim močus. Bet beigās tur tas bija vairāk finansiāls jautājums, tur, kad tomēr brauksim savā gaitā. Nenogurdina baigi tāds? Nogurdina, jā. Un tas ir arī laika jautājums. Man liekas, par šito runājot, jā, ka tu brauc savā gaitā. Pirmkārt, tas ir bīstam, jo tu brauc pa bāņiem diezgan daudz, un viss tas laiks pavadītais ceļā, tev ir visu laiku baigā koncentrēšanās. Aizbraucot galā, jau tu esi bišķiņ jau izpumpējies, tad tur vajag kaut kāds pāris dienas, lai tu attiet, bet tev nav tās pāris dienas, tev ir jāmoc, ja tu esi paņēmis atviļinājumu, tev ir jāgāzē un pēc iespējas vairāk jāredz. Nu, tad mēs to braucienu uztaisījām trietā, savā gaitā, no Limbažiem līdz Serbijai. Nonācām, man liekas, jau kaut kādā Čehijā un jau sākās jau kaut kāda lieti. Braucam, domā, labi, tas ir tikai tagad. Braucam, tas lietas, kā nepāriet, tā nepāriet. Un visu laiku, un tad beigās aizbraucam tur galā un pa ziņām stāst, kad tuvojās kaut kāds brutālie plūdi kaut kādi. Jā. Un tā arī bija, sasniedzām to Serbiju. Palikām viesnamiņā un ārā no rīta +2 grādi vasarā. Ļoti patīkami braukt. Ļoti patīkami, jā, tur jau sniedziņš jau bez mazai jau putinā un visu laiku līst lietas. Nebija tā, ka baigi super patīkami, jā, tajā visā. Bet neko, braucām. Jā, laikapstākļus noteikti nevar nekad paredzēt. Jums bija droši vien arī kaut kāds šis lietus ekipējums līdzi, jā? Jā, lietas tie plašķi, kas ir bikses, kombinezons, virsjaka. Daudz palīdzēja apsildāmie roki tur mocītim, ka tu bišķīt sasildīties, bet tāpatās jau, ka tu brauc tajā lietu, tev pa tām visām vīlēm jau tu jūt, kas sūcās vienkārši cauri arī visām tām lietas drēbēm un aiz kaklu kaut kur aiz ķivēs, un tad beigās tu... Sliktākais jau tad, kad pauts slapi, zikā. Jā, tad ir visi čokurā. Tad tu saprāt, ka viss. Un tajā brīdī visu laiku turpinās lietas, bet jums ir tas mēķis vēl braukt pa tetu, jā? Kā tā neatlaidība, tas mēķis, jā. Aigars, tur nav tā, ka ūdens nāk lejā jau, no kurienes tur? Nē, viņš bija, bet par to mēs tā kā neaizdomājāmies, varbūt tās tik tālu. Vēl, tā kā visu laiku bija tas... Jāmalc. Tu esi atbraucis un tev ir jālaiž, bet Aigars laikam to saprata ātrāk, tad viņš izdomāja, ka brauks mājās tomēr. Tad mēs viņu pavadījām un mēs turpinājām ceļu kalnos. Jā, tad divatā mums bija tā, kad bija. Tur sanāca braukt lejā pa tādu, principā tec, gāja. Mēs kaut kur novirzījāmies bišķiņ nepareizi, kā tie ceļi vienkārši tā te aiziet un paralēli. Un kā te īsti nesaprot. Un tu jau esi nobraucis jau bišķiņ lejā un tu saproti, ka tu apakaļ vairs nevar tikt. Jo tas ceļš ir, tu visu laiku slīd lejā. Un augšā, viss. Jā, vai tev ir viņš tur, nezinu, jāvelk, jāstum, tur pilnīgā ķita, ka tu brauc tāds dubls, ka tu nevari kājās nostāvēt, kur tu vēl pabraukt. Nobraucam lejā, braucam, tas ceļš paliek vien trakāks un trakāks. Un beigās attopies, ka tur ir strupceļš. Vienkārši tu ceļu redzi augšā, atmetāmies pret tādu klinti. Ceļš augšā iet, bet tu viņā augšā nekā netiec. Dubļu slīd, jā? Dubļus, tur bija akmeņi vienkārši. Pilnīgi siena. Tu griezies kaut kur riņķī un tur pa tām zālēm mēs tur ņēmāmies. Kamēr kaut kā, pa pilnīgo bezceļu, tu pat nebija ne taka, nekas. Mēs vienkārši pa garu zāli kaut kur izbraucām un tad beigās tikām uz lielo ceļu augšā. Un tad
teicām, nekad vairāk nelīdīsim tādos sūdos iekšā kā šodien. Tas ir bīstami, tas ir traki. Un kas notiek nākamajā dienā? Jā, viss no jauna, ne? Braucam, visi šodien laiciņš forši atpūtušies. Braucam. Nu, kad sāksies kaut kāda sūdi, ja, tad metam riņķī vienkārši un braucam apakaļ. Bet tas ceļš jau tev visu laiku ievelk. Un ir atkal tieši tas pats. Apakaļ netiekam, dubļi konkrētākie un vēl stāvums tāds uz augšu. Un tur mēs nocīnījāmies. Iepriekšējais vakars arī nebija gulēts, tur mazliet ilgāk pasēdējām arī tur vakarā. Kaut ko tur pie glāzītes. Gardās dziriņas, jā. Jā, un tad nebija tā jauda vairs, un tad vienkārši motors met mierā pašam. Tur bija traki, jā. Okay. Bet galā tikām, mājās esam. Bet stāsts ir. Stāsts ir, un galvenais jau, ka tas, ka tu brauc kaut kādos ceļojumos, tu jau neatceries tos smukos brīžus. Jā, ciltu viesnīciņā čilo. Saulīt tur spīdēja, un es tur braucu tur čiliņā. Jā, tu jau atceries tos, kur bija. Kur tu iepēries kaut ko, ne? Tie trakākie sūdi, jā. Tieši tā. Pastāstīsim varbūt to Serbijas tēti, kā viņš izskatās. Viņš ir tāds vienveidīgs, vai viņš baigi krasi mainās, vai Nē, ko viņš sagaidīt? īstenībā bija diezgan tāds interesants. Pirmkārt, akmeņi bija arī, tas jau laikam tajos visos ir. Daudz tādi, kā saka, gar upīti varēja smuku pabraukt. Kalnos augšā, kalnos lejā, bet Kā tur temperatūra krasi mainās, nemainās kalnu augšā? tas augstums, man liekas, arī nebija īpaši kaut kādi, es pat negribu tagad pieminēt, jā, tur, bet to augstumu sajūtu arī baigi nevarēja just, ka tur kaut kāda auss spiež ciet vai kaut kas tāds. Bet maršruts bija interesants. Es pat tagad, man jāpadomā, jo man tagad līmējās kopā gan tā Serbija līmējās kopā ar to Bosniju, man liekas, tad es tā nevaru. Un kurā laikā tas bija vasarā tieši? Tas bija vasara, jā, jūlijas. Jūlijas, kā tur karstums nav beigies? Serbijā? Jā. Serbijā tur bija augsts, kā es teicu, tur bija plūdi, jā. Tad tas laikam tajā. Mēs trāpījām vistrakākajā laikā, jā. Ok, Serbija ar T7 izceļojāt, T7 nekādas kļūmes, Nebija nekādas problēmas, jā. Viss bija diezgan ok. Ja būtu, man liekas, savs laiks, tas teica būtu es pat teiktu diezgan viegls. Kāds rieps jums tur bija? Mēs izmantojām motos, kas bija mums par riepām? Metzler? Mitas. Austrāļu riepšu tās te. Es neesmu beigies riepu eksperts. Man jāapskatās. Es varu uzmest tāds. Uzmet tāds, jā. Jā, redz, tām riepām arī vienkārši. Ja daudz brauc jau šīm tipiskajām mitas, man liekas, skuiņām, kas ceļo, kā jau īpaši, ka brauc pa bānu, to lielo posmu uz turien, ne? Pumpens jau noēdīs tā ātri savādāk. Noēdīs, jā. Tāds jāatrod tāds kaut kas pa vidam ir. Tāpēc uzdevu to jautājumu, ko jūs bijāt atraduši tur pa vidam. Tā, kā sāksim ar to, ka es sameklēšu to ciematu, kā viņu sauc. Tas tev neliek mieru, jā? Tas man neliek mieru, tas man traucē domāt arī par riepām. Lukomir, jā. Ciemats saucās Lukomir, un te ir, jā, viņš ir 1500 metru augstumā. Viens no vislabāk saglabātajiem tradicionālajiem ciematiem valstī, jā. Bet skats tur bija vienkārši, tā, kad skaties un asariņi notika, jā, bez mazliet. Krauji tur tādi, visi tie kalni, tur tālu man, to grūti izstāstīt, jā. Bet, Viģikā tur var apskatīties diezgan labi, jā. Noķēri to burvību, ja tur video? Tas ir arī no tā brauciena. Visgrūtāk, ka mēs sasniedzām viņu, tas lika varbūt vairāk to mirkli noķert, jo tas ceļš līdz viņam bija nenormāli grūts, tā kā vismaz tad likās. Un tad, kad tu aizbrauc, un tur tāds skaistums priekšā, jā. Bet pats trakākais, ka tu aizbrauc uz turienu un tu saprati, ka apakaļ tur var tikt pa ritīgi labu ceļu. Šosei pieved bez mazā, jā? Jā. Okay. Jā, un pa tām riepām tā. Lukomir man ir, jā, tā, un riepas bija, motoz. Motoz, jā. Motoz, šitās tajā adventure. Jā. Bet priekšā bija, man liekas, kaut kas cits. Kaut kā kompaināk, jā. Pirelli, man liekas, kaut kas tāds varēja būt, bet es vairs neatceros, jā. Bet, arī
Bet to mēs Adventure motozu izvēlējāmies, jo tas nobraukuma, tas diapazons viņai bija diezgan, man liekas, 12,000 kaut kas tāds. Varēja diezgan labi nobraukt, viņai bija tā nedils tik traka arī pa tiem akmeņiem. Un iekšā mēs parasti liekam 4 mm kameras vēl. Jā. Katrā Tas ir biezāks, jā? Jā. Ka, principā, pārsist viņas ir diezgan grūti ar akmeņiem. Nu labi, jūs esat Balkāns izceļojuši, jūs tos Balkānos arī wild camping piekopāt, tā kā nakšņojāt dabā? Jā, tā kā gribējām, bet tie laikapstākļi pirmkārt tajā Serbijā, tur bez variantiem, ka tu esi pilnīgi slapš un lej no zābakiem ūdeni ārā katru dienu, tad negribējās tajā teltī pat gulēt, jā. Tad mēs tos parasti kaut kādas mazos viesnīcas numuriņus vai istabiņus meklējām. Žāvējāt, jā, visu nakti. Visu nakti, jā, tur fēns iet, un baili vienā brīdī bija, ka to numuriņu tu tur nenodedzinā. Ok, Balkāni izceļot tālāk, mums ir lielais Marokas ceļojums, un tas jau kaut kas pavisam savādāks. Tas ir atmiņā vissvaigākais, to es arī vairāk pastāstīju. Bet tad arī mainās viss, jo mainās arī moči. Mainās moči, jā. Pastāst, tad kā jūs nonācāt līdz ideju par Maroku un vispār to loģistiku pēc tā? Pie Marokas mēs nonācām tāpēc, ka mēs nomainījām močus, jo ideja bija tāda, ka vairāk mēs negribam braukt savā gaitā, jo tas viss, kā jau teicu, pirmkārt bīstamība, otrkārt laiks, tu jau nedēļu pavadi ceļā, pirms tam braucot uz to kaut kādu to valsti. Tā ir vesela nedēļa, to nedēļu tu vari strādāt un pelnīt naudu, un beigās tas ir tāpat, tā kā tu būtu jau aizsūtījis mocu kaut kādu transporta kompāniju. Tad nopirkām močus un močus aizsūtījām. Un paši ar lidmašīnu nonācām Spānijā, Malagā, kur noliktavā savācām savus mocīšus, un tad ar mocīšiem no Malagas līdz Tarifai aizbraucām, kur ar prāmu pārcēlāmies uz Tanžieru, uz Maroku. Un tur arī mūsu piedzīvojums pa lielam sākās, varētu teikt, arī vēl nesākās, jo mums tas izplānotais maršruts bija bišķiņ vidienē iekšā. Arī baigā loģistika īsmē tur aizsūtītos močus, un tad vēl prāmu biļeti iepriekšā nopirkt ir, vai pēc tam, kad ir zina, ka gala punktā ir močus? Jā, gribējām būt droši, ka mēs saņemsim močus, un tad jau kaut kur pusceļā braucām pie pusdienām, man liekas, mēs tur tos. Cik izmaksā vispār aizsūtīt močus uz turienē? Močus izmaksāja viens motis, ja nemaldos, bija kaut kāda 800 eiro. Tas ir jau iekļauts, bija tas transportēšanas rāms. Tas ir metāla rāms, kurā tu ieliec mocīt, pieštopē, un tev viss tur nekas neļurkājās, viss perfekti. Viņus var sakrāmēt fūrē 2 stāvos iekšā, vienu virs otru. 800 eiro. 800 eiro, jā. Mocis tev ir tajā viesnīcā noliktavā, aizlido līdz pulkstens tikiem darblaika beigām, tu viņu var savākt, jā. Bet tur viss diezgan ātri notiekās. Nav jāmaksā par uzglabāšanu papildus? Nē, tur viss ir ar to transporta kompāniju jau. Tas ir iekļauts, jā. Protams, kaut nedēļu droši vien tur marinēs, tad kaut ko. Cik prāms vēl? Prāms, man liekas, bija kaut kas ap 100 eiro, varbūt bišķīt vairāk. Bet tad viss kopā varētu teikt, ka aptuveni 1000 gandrīz, jā? Rūp rēķināt, jā. 1000 eiro, jā. Jūs izskatījāt arī variantu, kā to fly and ride, tā kā aizlidot un tad izīrēt močus tur? Skatījāmies, bet ne Marokā, mēs gribējām braukt uz Gruziju. Un tur mēs skatījāmies variants, bet kaut kā mums Gruzija īrēšanas variants neuzrunāja. Bet varbūt mēs nelīdz galam to visu tā kā darījām, bet es tā kā sakomunicēju tur ar tiem īres kompānijām, bet tie nosacījumi bija diezgan tādi štruntīgi. Kad tu izīrēji moci, tev viņi to var nobraukt dienā, pieņemsim, tur viņi tev ļauj nobraukt 150 km, ne vairāk. Tad tu nedrīkstēji braukt nost no ceļiem, kas nav paredzēts ceļš, tu nedrīkst, tu nobrauks offroadā kaut kur, viņi redzēs pēc GPS tev pēc tam. Un otrs ir, negribējās arī, tad bija variants, ka tu brauc visu tos offroads, bet tad ir gids jāņem. Mēs kaut kā negribam tos gidus ņemt, mēs pagaidām gribējās pašiem tā kā izbraukt. Tas bija Gruzijā, jā, tieši? Tas bija pa to Gruziju, jā, tas plānošana, bet Maroka nē, tur likās diezgan vienkārši aizsūtīt savējo, diezgan lēti, man liekas, tas ir, un viss ir diezgan easy peasy, kā saka. Ok, tad esat nonākuši Marokā,
Cik jūs tur ilgi ceļojat un kāds bija mērķis? Jums bija kaut kāds jau savs maršruts sastādīts? Vai? Mums bija ir tāds blogeris, ne blogeris, kas ir tagad arī tāds Andrus Smits. Mēs viņam sekojam. Viņš tur TikTokā, ne TikTokā, bet Austrietis, jā. Viņš tur visur ceļo un viņam bija piedāvājumā, viņam ir vairāk tie maršruti, ko var iegādāties. Jā, man liekas, ko 30 eiro tur viņš maksāja. Tad mēs nopirkām to karti un pēc tam vēl pielāgojām bišķiņu tā kā pie savu, jo viņam tas maršruts bija diezgan liels. Liels aplis sanāca, bet mēs tur bišķi tā kā saīsinājām pēc savējiem. Jā. Un cik dienas ceļojāt jūs tur? Kopā bija 10 dienas, tā kā ielidojām Spānijā. Pirmajā dienā uzreiz jau saņēmām moci, aizbraucām līdz Āfrikai, līdz Marokai, un Marokā iekšā iebraucām kaut kādas 50 kilometrus, man liekas, tajā dienā vakars jau bija tumšs, un pirmā diena bija noslēgusies jau viesnīcā Marokā. Palikām pa nakti, jā. Nākamajā dienā mostamies un braucam līdz tā plānotā maršruta sākumam, kas ir no tā džeka, ko mēs nopirkām, to maršrutu. Un arī nonācām nākamās dienas vidū, nonācām tajā galā, izdomājām, kad tālāk nebrauksim, vienkārši palikām viesnīcā, lai ar jauniem spēkiem varētu sākt to mūsu ieplānoto maršrutu. Kādi pirmie iespēja? Atšķirās no Eiropas, jā? Jā, un galvenais bija tas, ka tu izbrauc no tās ostas ārā, un tur visu laiku tie menti tur, kaut kur un tur, un tad viņš rāda uz priekšu, uz turienu, un mēs palaidām garām to, ka mums bija apdrošināšana jānokārto kaut kur uz tā prāma. Mēs tas mencis lai tikai brauc, un beigās tu attopēs, tev izbrauc ārā no teritorijas. Vairs jau neko, vakars nāk, un apdrošināšana nav, mēs pa to pilsētu vienkārši maucam pa tādu satiksmi, reiķini tu no Latvijas, pēkšņi tu esi Marokā iekšā, un tur satiksmi pavisam citu, un tas bija arī, man liekas, darbdienas beigas, tieši sākās propkas un viss pārējais. Tad tur ir vajadzīga apdrošināšana, kas ir jāiegādājas uz prām, pirms tu kāp nost. To var, man liekas, izdarīt arī Latvijā. Kā jūs to apgājāt pēc tam? Braucām, meklējām apdrošināšanas kantors, un pusi stundas pirms slēgšanā atradām vienu kantoru, kas mūs apdrošināja. Es nezinu, tā cena bija 130 eiro pa abiem močiem. Likās diezgan dārgi, bet droši vien Latvijā, ja to darīt, tas būtu krietni lētāk. Uz mēnesi vai uz gadu? Apdrošināšana? Man liekas, uz mēnesi tad bija, jā. Uz gadu nē. Okay. Un tad par Maroku, pastāst varbūt, kas jums tur likās varbūt fiziski grūtāks, varbūt mentāli varbūt grūtāks. Es saprotams, ka Marokā tur ir burziņš lielāks noteikti cilvēki visur pilsētā. Bet savukārt izbraucot ārā, tur atkal retāks liekas tas cilvēks un nesastopams. Tur atkal kaut kādi citi elementi ir. Jā, tur ir viens liels tuksnesis, principā. Un saule nevis spīd kaut kur no sāna, bet viņa spīd tā kā reku no augšas no lampas. Un tu paslēpties no saules tur diezgan neiespējami. Kurā gada laikā jūs tur esat? Mēs bijām septembra sākumā. Tad vēl karsts tur ir? Pirmā nedēļa, jā. Un tā bija tā... kā 30 reiz pa seju iedotā? Tie nebija 30, 40 jau, ka bija 40 jau, jā. Un bija arī dienas, ka bija visi 50 saulēm, jā. Okay. Tas bija tas lielāk, ja runā par to grūtības pakāpi, tad laikam tas karstums bija tas grūtākais. Viss ceļš ar šito mocu, man likās, vispār brauc un kaifo. Un tā, ka tu visu var izbraukt un liekas pat visu var un vēl pat var izbraukt. Bet tas karstums darīja to, kad visu laiku tā saulīt spīd un tu esi kaut kur tuksnesī un tad vairāk bailes bija par to ūdens. Kāds jums ekipējums bija līdzi? Sākot no apģērba ķiveres un kas ir līdz somās, pašas somas? Mēs vienmēr paņemam telti līdzi ar domu, ka... Hamoks tuksnesī nevar uzcelts, ja? Es tā kā baigais hamoku cienītais neesmu, jo kaut kā man tas muguras izliekums kaut kā biedē tā nakts pārlēšana, jā, ar izliektu muguru. Telts, jo tu vienmēr nekad nevar zināt, kur tev nāksies palikt. Otrs ir gribās arī kaut kur kādreiz palikt, jāatrod kaut kādu foršu vietiņu un pēc tam nožēlo, ka tur neesi palicis. Tāpēc telts, guļamais, protams, madracīts, lietas drēbes, čempers. Marokai vajadzēja lietas drēbes?
Jā, vajadzēja. Bija Lietas bija, bet ne tāpēc viņu vajadzēja. Brīžiem bija diezgan vēsi, un, kad tu uzvelc to lietas jaknu, viņi to vēju tev nelaiž cauri. To mēs izmantojam. Džempers arī noderēja. Un termoveļi, jā. Kas no pašu motoekipējuma? Motoekipējums, zābaki, bikses, bruņas. Kādas? Standartā. Kāda zābaki? Zābaki ir Gerne. Man ir augstie kārtīgi motokros zābaki, jā? Pa lielam, jā. Neizsūta kā arī Nē, diezgan ok. Protams, kaut kādā brīdī jau tā kāja, bet garos zābakos jau jebkuros man tā šķiet. Tur nav svarīgi, vai motokros zābaks vai... Bet vai balta vai melna? Jā, vēlēcīgi melni, jā. Okay. Bikses? Bikses bija plānās, Fox. Apakšā, ja grib var uzvilkt termoveļu. Bruņa, jā? Bruņa, jā, ceļsargi, dibensargi. Un augšā, jā, kā jau es teicu, tā aizsargbruņas un tad pa kārtiņām var vilkt, ko tu gribi. Džersijas, jā. Džersijas vai kaut kādi jacīti. Ok, skaidrs. Kas no tā visa ekipējuma, ko tu nosauc, kas tev likās liekas? No ekipējuma varbūt tās līdzi varēja neņemt. Džemperi varēja nepaņemt līdzi, pat cik man bija termoveļi. Un. Tas laikam arī pa lielam viss. Diezgan kompakti mēs visu tur sakam. Kas bija labākais ekipējums? Atziņa pa labāko, ka šis baigi izglābt dzīvības. Baigi izglābt dzīvību. Es teiktu droši vien, ka bruņas. Jo uz tiem akmeņiem nogāzties ir diezgan sāpīgi, jo tie akmeņi tur likās ne tādi kā citur. Tur viņi ir. Tad tās ir pilnās bruņas, jā, kas tev ir apakšā elkoņi. Jā, ka tu krīt, jā, galvenokārt elkons un ceļsargi, jā. Dibensargs arī. Un dibensargs. Sāni vēl arī, vai ne? Jā. Ok. Par Maroku jūs braucat pa to GPX maršrutu. Jūs esat iebraukuši Tuksnesī. Kādi tie elementi, ko jūs tur saskārties? Noķērāt kaut kādu smilšu vētru vai ko tādu? Pirmais vakars bija nedaudz vējains, jā, bet tāda izteikta smilšu vētra gan nebija. Bija diezgan tāds viss smilšains, tur nespagaist tās visas tās smilts, bet tāda izteikta vētra es neteiktu, ka bija, jā. Bija kāds brīdis, ka gribējās mest mieru? Nē, gribējās tieši turpināt. Jā, bet kas ievilkas vairāk? Tuksnes. Jā. Kad trāpjāt uz kāpām vai vienkārši nekurienē un tas... Tuksnesī? Jā, kas ir tas, kas vairāk tur patika? Tieši, kad tu brauc un apkārt tu nekā nav, tikai smilts un tu redz vienīgs tālums un... Horizons un tuksnes, jā. Smiltīs arī sanāca... Man sanāca, jā, jau īstenībā uzreiz diezgan labi. Aivs tur bišķiņ pirmais vakars, bet tas varbūt bija dēļ tās dienas karstuma noguruma, kad tu jau vakars tojās. Un tas, jo mēs iebraucām tajā Merzugā, kas ir tā pilsētiņa pirms Tuksneša. Un aiz Merzugas principā ir tikai viens liels Tuksnes. Jā. Iebraucām vakarā un tad iegājām tajā viesnīcā. Pagaidājām, kad mitēsies tas karstums, un vakarā izbraucām bišķīt, lai saprastu, kā ir pa tām smiltiņām. Tad Aivim tur bišķi struntīgi sanāca. Tur krīt iekšā, un īsti viņš nevarēja tur sasvērties, kā vajag. Un nākamā dienā jau viss bija. Saulīt spīd, prāts tīrs un skaidrs, un var gāzēt. Ko jūs ēdāt pa ceļam? Pirkāties tur uz vietas kaut ko mazajos ciematoņos, vai kā bija jums tā? Līdz mums bija konzervi. No Latvijas? No Latvijas. Kāda konzerva? Kas ir labākie? Vietējo mednieku gaļa. Okay. Jā, konzervu gaļa. Pēc briedīts, jā? Jā, briedīts, pastētiņa. Tad bija iepakojumi aplējamie, tie sausie, kas tur uzbriest. Un kaut kādu maižu šķēlīt, laikam. Tu vietējo pārtika arī ēdāt? Tikai tādās vietās, kur likās, ka nebūs jāskrien. Jā. Tad jums ir papildus visu to, ka jūs tur loģistiku arī savu pārtiku gādājāt turiem vai lidojāt to pārtiku uz turiem? Nē, mēs ar močiem aizsūtījām principā visu un aizbraucām ar lidmašīnu pa lielam tikai šortos un kādu mugursomiņu. Jā. Skaidrs, jums tur atļauj visu tā vietu, ne? Jā. Tur zem savu mocīt pirms sūtīja varēja
tur pašu vēlnu aizsūtīt, jā. Okay. Kas vēl varbūt tāds interesants par Maroku, kas ir? Nu, interesants, tur ir pa lielam viss, jo tā valsts sākās, ka tu brauc, vienkārši liekas, ka tu brauc pa vienu valsti, nākamajā dienā jau tev liekas, ka ir jau cita valsts, viss pavisam savādāk. Visu laiku tā daba, tā mainās, kad tu wow, visu laiku. Jā. Forši, redz kā no Balkāniem, no plūdiem līdz tuksnesim un sausumam. Jā. Un pēc tam tu esi atpakaļ Latvijā un tev ir jau CRF moto un tu izdomā braukt apkārt Latvijai. Tas bija pirms Marokas. Tas bija apkārt Latvijai, bija pirms Marokas, ne? Latvijai bija jūlijā, un pēc tam septembrī bija Maroka. Ok, sapratu. Tad pastāst varbūt tu pa Latviju, kā tas radās tā doma par to. Sen jau kaut kā man bija tā, ka es gribēju vienatnē izbraukt. Zināt, kā es pats uzvedos tajā, ka tu esi viens savām problēmām. Pats var braukt arī uz Maroku, jā, sev ņemt līdzi. jā, vai ja šito džeku var vēl kaut kur braukt, vai ne? Jā, jo pārsvarā 2 vai 3 braucot, tu jau brauc, tu zini, pa 2, 3 jau mēs tur tiksim vienalga kādā galā, bet vienatnē tev bišķīt jāsāk savādāk domāt. Un tad tu vienkārši brauc, tā kā sajūts prātā bišķīt runājies ar sevīm, bet tas man likās baigi interesanti, jā, ka tu iepazīsti sev vairāk. Ok, tad principā tev apkārt Latvijai bija arī tā doma notestēt sevi? Notestēt sevi, iepazīt Latviju kā tādu, un vai es varu vienkārši vispār to izdarīt, apbraukt apkārt gar robežu. Un tev bija mēnesis tuvāk pēc iespējas robežai, ja? Jā. Kā tas izgāja cauri, jo tu salīdzinoši nesen izmētāji Latvijā, ne? Jo tad Krievija un Ukraiņa bija sākusies, ja? Jā, karš bija sācies, tur bija vajadzīgs atļaujas, lai tu brauktu tajās robežu zonās iekšā. Alūksnes galā man apstiprināja iepriekš. Tur bija jāizsūta kā iesniegums. Es tāds un tāds vēlos tur sakarā tādā braukt tur un tur. Alūksnes gals man apstiprināja, bet Daugavpils galā tur bija jo tur tajā brīdī bija visi tie pārpasēt līdēji. Gan jau, ka nevajadzēja viņiem tur vēl vienu motociklistu, kas tur trenkāt, jā. Bet tur man arī tāpatās sanāca diezgan tuvu piebraukt. Es īstenībā tur baigi neko nepazaudēju no tā visa. Redzēju gan arī visu to pašu, un redzēju arī to ceļu, kur man bija iespēja izbraukt tuvāk. Visi bija. Es biju 21. gadā braucu apkārt arī, un tad mēs arī piebraucām, arī saskaņot visu. Tur no Alūksnes sākot, tur posmā viss ir labi līdz Daugavpilī, bet Daugavpilī sākās visādas dīvainības, kur braucām tos sadraudzības kurgānu, kur tur ir starp Baltkrieviju, Krieviju, Latviju, un tur mēs nonācām un ejam to kurgānu, tur kaut kāds kameras salikts, un mēs jau, redz jau busiņš jau klāt, lai gan mēs esam informējuši visi. Jā, protams, tur nāk un kaut ko tur uz mums skatās un mūsu bildē, bet es viņam saku, viss jau ir sarunās, tā kā. Bet viņi visu laiku sekoja līdzi ar busiņu pēc tam tā. Tur redz kaut kur pār, tur tiem tālāk, ka braucot. Jā, tieši tā. Līdz tu esi ārā no viņa teritorijas. Tā viņi uzmet aci. Jā, man arī tur sanāca braukt, un tad kaut kāds džips man piebrauc klāt. Es jau bišķiņ jau sarausties, es domāju, varbūt es esmu kaut ko pārkāpis tur tā, bet nē, viņi piebrauc klāt. Neredzēju kaut kādu mašīnu, kas tur brauc tur un tur. Es saku, man it kā pretī tāda nebrauc. Tad es arī uzprasīju, vai es tur drīkst braukt vai nē. Saku, jā, bet novirzīties tur nekur. Kas notiek tādā braucienā, ka tu brauc solo? Es tie viens pats izdomā, ar ko jārēķinās ir. Jo tev vairs nav tad kāds, kas palīdzēs izvilkties ārā, vai? Jārēķinās noteikti, ka tev būs jātiek galā ar pilnīgi visu, ja kaut kas atgadīsies. Neviens par tev neparūpēsies. Telefons, protams, tev ir līdzi, bet, ja tu būsi tādā vietā, kur tu nokritīs un nedod Dievs savainosies tā, ka tu nevarēsi pakustēties, tad arī tā palīdzība pie tevis varbūt nevarēs atbraukt. Nedz tik ātri, vai vispār varēs tur piekļūt. Un tad jārēķinās ar to, ka tev būs, kaut kā jātiek galā. Jā, tad ir aptieciņi, protams,
viss tur iekšā. Man ir arī šūšanas komplekti. Šūšanas jau tik tālu jau bija aizdomājies. Jā, zin kā, visādi var gadīties. Tādas lietas, jā. Es šūvis kaut ko. Pagaidām vēl nav. Trenējies? Cik biks varbūt kādreiz kaut kur sašūs. Stakli pārāto. Jā. Jā, no to jārēķinās, kad var būt dažādas traumas, ar ko varētu tikt galā, tad jārēķinās noteikti, ka tu noteikti kaut kur ielīdīs tādā žvampā, kur tu varbūt tik viegli netiks ārā. Tev ir, jāzina, vai tu varbūt neskries raudādams projām vai nepadosies, ka tev būs jātiek ārā šā vai tā. Man liekas, tas ir tas lielākais, no ko. Bet tu tajā brīdī arī filmē visu, ne? Ja tu veidoji jau ar domu to raidījumu, vai tas bija tā vienkārši es filmēšu un redzēšu, kas tur sanāks no visu šī? Pa lielam tas bija tā, kad es sākšu filmēt, ja tur kaut kas sanāks, tad sanāks, ja nē, tad nesanāks. Bet ar domu bija, protams, parādīt, kā tas viss varētu notikt. Kaut kāda ideja, protams, galvā man bija. Tad parādīt arī ČP, kas tur pa ceļām nesanāk. Jā. Un tev tur tajā brīdī, kad tu nogāzies, tev, ja tā kameriņa kaut kur jānoliek, jā, un tad... Tad nogulēs atkal, jā, un tad... Nē, nenoguļos, jā, bet sanāk cīnīties ar to moci vai tur. Tas tāds papildus darbiņš arī izmāk, kas jādomā, zin kā. Tas ir papildus darbiņš, un vienmēr ir jābūt tā, ka prātiņam jābūt ir kārtībā. Jā. Ok. Jauniem cilvēkiem, kas sāk plānot arī savus piedzīvojumus, ko tu ieteiktu viņiem sākt, ar ko sākt, varbūt ar kādu mociju vai ar kaut kādu ekmēm, jo tu iesāki principā otrādāk, jā? Es iesāku otrādāk. Ko tu ieteiktu jauniešiem? Jauniešiem es droši vien ieteiktu sākumā nopirkt kaut ko vieglu, kaut ko varbūt ne uzreiz, ja tās finanses nav tik liels, tad kaut ko lētāk vai pat lietot kaut kādu mocītu, vispār pamēģināt, vai tas viņam patīk vai nepatīk. Un tā jau no malas izskatās, varbūt vidi kā super, tur čals pa dubļiem gāž vai tur krīt un pa kalniem ņemās tur, bet saprast, vai tas vispār viņam ir piemērots, jo cits tajā brīdī vienkārši pasaka, tas nav man, viņš pāriet, varbūt tās no tā vieglā uzreiz uz lielā moču un brauc vienkārši pa parastiem ceļiem, un tā arī super ceļošana, protams, ir. Ko tu ieteiktu viņiem varbūt ekipējuma ziņā? Tu pats uzreiz nopirki visu pilnotā komplektu no augšas līdz lejai, vai, kā saka citi, vispirms nopērk vienu lietu, tad salauž vienu, tad nopērk to? Nē, tā kā varbūt tas nebija uzreiz kaut kāds tas dārgākais gals, jo pirmkārt man tā zināšana varbūt arī nebija tik liela sākumā par to, kādu to ekipējumu vajag UTT. Bet noteikti drošība ir pirmajā vietā. Es domāju, ka jābūt ir visiem sargiem, zābakiem, cimdiem, ķiverei. Tur nevar, es tagad nopirkšu vienā gadā zābaks, nākamajā, nezinu, tur bruņas. Jā. Ekipējumam jābūt ir bruņām, aizsargiem uzreiz un pēc iespējas labākiem. Bet tu esi sākotnēji brauc pats ar jaku vai uzreiz ar bruņām tu brauc? Ar čoperi, godīgi sakot, es braucu droši vien, nevis droši vien, bet es braucu kožakā, citreiz maiciņā, jā. Un, jā, runājot par to žileti, arī man tur bija kaut kāda jaka, bet vai to varēja saukt pa baigo aizsargu jaku, nē. Kad šļūks, tad ar visu ādu, jā. Kad šļūks, tad droši vien paliks tur kaut kur. Kasīt nost, jā. Bet, tad arī tā domāšana bija cita. Tagad jau pieredzīt bišķiņa aug, un tu saproti, ka tās ir svarīgākās lietas, bet es teiktu pat svarīgāks pa moci. Un kā ar traumām? Esi kaut kādas arī šajā savā adventure karjerā? Bet vēl neesmu tādas super traumas dabūjis. Nekādas lūzums vai vaļējos atvērums. Tā ir, jā, bet šis teiciens ir tie, kas nav krituši, un tie, kas ir vēl kritīs. Kā bija tas teiciens tagad? Nav tādi cilvēki, kas nav krituši vēl. Tikai jautājums, kad viņi kritīs. Jā. Un par praktisko varbūt pusi. Tieši par saviem ceļojumiem, no savu visa varbūt tās. Kā tu plāno šos ceļojumus, varbūt pastāstīt? Tas ar draugiem kopā jūs izplānojat šos ceļojumus? Tie 3, kas man ir, kopā esam 3 tie dombiedri. Gatis, Aivs, un tad
tie ceļojumi, jā, nu, izbraucam to vienu, paiet kaut kāds laiks, ziemā jau sākam jau tā kā, nu, tad, kur varētu, tāds. Kur jūs to meklējat, to informāciju? Jūs tikai iet internetā, Google Maps, vai kā jūs liekat kopā to, vai tas vienkārši pēc tam, labi, Marakā jūs atradāt gatavu maršrutu, tad bišķiņ pielāgojāt, citur bija teti, ko jūs vēl varbūt, kas ir tāds, ko var padalīt? Tās iespējas jau tagad ar visu to karu, nu, viss ir uz vienu pusi tagad aizvilcies, jā. Krievija tur viss ir ciet, tur jau vairs tu nevar, un tad ir kaut kā jādomā, kas ir tuvāk Eiropai. Nevis Eiropai, bet Eiropai arī, kā tā Maroka, jā. Jo tālāk brauc, jo tev lielāks laiks ir vajadzīgs, atvaļinājums, līdzekļi un tā tālāk. Tā plānošana, parasti man viņi ir, satver Google mapu, uzliek pasaules kartu vienkārši, un tad skatos, kas tās pa valstīm tur tuvumā ir, un tad sāk ievākt info, kāds tur ir tec, kāda tur ir cilvēki, kāda kultūra. Un tā. Kas būs tagad nākamais lielais ceļojums, jau esat sākuši plānot? Kā izstās 26. gads? 26. gads izskatās, tagad ir sarunas bijuši pa Grieķiju, Albāniju, to pašu Gruziju, bet Gruzija jau automātiski jau metās nost, jo tur tā motocikla aizsūtīšana ir diezgan apgrūtinoša. To var izdarīt, bet tad jābūt ir mēnesis brīvs. Un tad tu vari perfekti izbraukt to visu. Jā, tagad daudz piekop vienkārši to fly and ride. Un jūs brauksiet tad uz šīm valstīm tieši tāpat kā iepriekš? Brauksiet paši vai sūtīsiet mačus? Tagad ir kopš šī motocikla iegādes ir tikai vienīgi sūtīšana. Tas jau būtu neciešams tagad ar šo mazo, jā? Es arī to braukšanu, tas Serbijas brauciens vienkārši. Mēs jau apakaļ ceļā toreiz jau ar Aivu runājam. Viss, pēdējais. Vienkārši tā nedēļa, saka, tas ceļš ir sevišķi apakaļ ceļš, ka tu brauc vienkārši, tur viss, tur no tevīm nekā vairāk nav, tur dvēseli vienkārši uz pēdējās drāts tev plivinās tur aizmugurē. Klusums, neviens vairs nerunā, viss tur beidzās. Skaidrs. Kāds ir Taka Adventure nākotne, kā izstās? Es domāju, ka izskatās ļoti labi. Gribētos jau kaut kad tādu vairāk garo, tādu supergaro, kā es teicu, mēnesi, varbūt paceļot kaut kur, bet, kā ģimene, tā varbūt jau. Tas šis projekts, principā, jums attīstīsies arī kaut kā tālāk, kā jums tagad ir pieredze ceļošanai? Es tagad diezgan aktīvi ar to nodarbojos, tieši ar to video montēšanu un likšanu. Tas man ir bišķiņ tā aizrāvs, tā kā, pirmajā vietā zem, es pat nezinu, zem kaut kādu, ja runā pa darbu, tad principā vienā līmenī darbu gribētos to attīstīt tā, ka tas man ir tā kā peļņas, varbūt otrs peļņas avots. Ļoti labi, jo tad var dalīties ne tikai savā pieredzē, bet arī var paceļot un dažādas interesantas lietas atklāt. Tieši tā, ja vēl tev, ir iespēja no tā teikt finansiāli nosegt tos ceļojumus, vai ne? Jā. Super. Tātad te lielā pieredze tev ar visiem šiem močiem, no lielākā uz mazāko, ceļojumu dažādās valstīs, no tuvākās uz tālāko. Tu būsi sezonas atklāšanā pie mums. Būšu outdooro, jā. Māja sākumā, un tad noteikti arī padalīsies tieši par to izvēli starp lielākiem močiem un mazākiem močiem, jo daudz cilvēku arī joprojām tā teikt. Es jau būšu piekdien klāt, jā. Tā kā sestdien es tur kaut ko pastāstīšu, es nezinu, tur skatu vai nav, jā, bet piekdien es būšu, varēsim pie uguns, kur pasēdēt un kaut ko papļurkstēt. Super, tieši tāda arī tā doma ir, kad piekdien vakarā jau ierasties un pārunāties, tā teikt, pie uguns, un tiešām uzdot visu jautājumus par tiem močiem un ceļojumiem. Tā kā ķeriet iespējas, attieciet Ēriku un noskaidrojiet visu par Taka Adventure arī online. Skatieties YouTube, izziniet sīkāk, un vēl RTV mēs varam redzēt arī. Ja? Tā kā liels paldies tev, Ērika, par sarunu. Paldies tev par uzaicināšanu. Un tiekamies jaunajā sezonā Dūrā pasākumā. Čau! Paldies, čau! Tiekamies!